Es vienkārši gribēju pateikt, ka, ja tu esi 19-gadīga meitene vai 18-gadīga, kas pārstāv un apzinās savas tiesības, brīvi runā, brīvi protestē dažādās situācijās un reāli kaut ko dara, lai izpaustu savas pretenzijas radušās, ja tur, nezinu, kaut kur vēršoties vai runājot vai uzsākot sarunas ar pārvaldāmām personām, jā, kurām ir ietekme uz kaut ko. Es negribēju tā kā teikt, ka tevi iznīdēs, jo tas ir absolūti atkarīgs no situācijas un cilvēka, jā, kurš ļaus iznīdēt sevi, kurš nē. Es principā nē, bet tad es varu pateikt, tu vienkārši izraisīsi negatīvas emocijas uzreiz cilvēkiem. Uzreiz no pirmās situācijas, kurā tev ir kaut kāda iejaukšanās vai kaut kāda piedalīšanās, jā, tajā situācijā, ir tīpaši pat, ja tajā situācijā negācijas pirmais sāka izpaust pret tevi otrs, un tu vienkārši atbildēji, un tu vienkārši aizstāvēji sevi vai savu godu vai savu pamatojumu tam, kāpēc tev ir taisnība, vai kāpēc tu neesi vainīgs, tevi principā neviens neaizstāvēs, ne ģimene, ne apkārtējie, ne arī pat draugi. Tā kā reāli, tā ir universāla pasaules pieredze, man liekas, visām meitenēm manā vecumā, un arī manā dzīves pieredzē, tā ir mana pieredze un apkopojums, ka tā kā tevi neviens neaizstāvēs. Ja tu esi sieviete, kas sevi aizstāv, nezinu, kāpēc tevi neaizstāvēs neviens izņemot vīrietis, kuram tu tā kā patīc, ja ķipā, to viņš jau aizstāvēs tikai fiziskā vardarbības riskā, ne emocionālā. Kāpēc? Tāpēc, ka vīrieši emocionālu vardarbību nesaskata kā vardarbību. Tā arī ir mana atbilde. Tas ir fakts, un tā vienkārši ir. Tā vienkārši ir, un tā ir vienmēr bijis. Kāpēc arī saka, ka sievietes ir visnežēlīgākais dzimums patiesībā un sievietes ir kucas, jā? Tāpēc, ka ir īpaši šīs jaunietes, jā? Cik es kaut kā reāli monolīza, tieši jaunietes, kas ir attīstījušās par sievietēm, jā, dzīves laikā un arī savas nodibinātās īpašības tajā jaunietībā, jā, kuras viņas nodibināja, lai sevi aizstāvētu, vai lai vispār izdzīvot pasaulē, vai reāli izvirzītu savu skatījumu, savu mērķi pasaulē, lai spētu to izdarīt, jā, viņas attīstīja šīs īpašības, un ar šīm īpašībām, kad viņas kļūst par sievietēm, tāpēc arī dažreiz šīs sievietes var būt kucas, tā kā cilvēku uzskatījumā, jā, jo tieši šīs sievietes bija tās jaunietes, kuras bērnībā neviens nesaprata, vai arī, tā kā, saprotiet, nav pat vienmēr jānesaprot, jā, reizēm cilvēki ļoti labi saprot, kas tev ir aiz ādas un ko tu spēj, un kāds ir tavs sūtījums, un kā tavs vispār, tā kā dzīves skatījums atšķirās no viņu nepatiesajiem, melīgajiem, aplamajiem dzīves skatījumiem, kurus viņi sev uzspiež galvā, uzskatīt, jā, lai varētu, sasniegt savus jau liekulīgos mērķus, viņi to redzēs, un tieši tāpēc viņi arī tevi nolieks. Nevis tāpēc, ka viņi nesapratīs, ka šajā situācijā tev ir taisnība, vai viņi nesapratīs tavu paskaidrojumu vai argumentāciju šajā situācijā, ko tu izmanto, lai sevi aizstāvētu, bet lai viņi spētu savus liekulīgos uzskatus uzturēt dzīvus, jā, un lai viņi spētu tevi apklusināt, lai tu neizjautu simbiozi, un lai tu neizjautu viņu sabiedrības, specifiskās kopienas darbību. Jā, ziniet, es pateikšu nākamajā video ļoti smieklīgu lietu, ko es esmu novērojis un ko es vienkārši apbrīnoju.